Sveiki! Šī video virtuve mani sauc Žana. Pagatavošu biezpienu sacepumu ar rozīnēm. Vajadzēs biezpiens, ola, cukurs, mannau, rozīnes, vaniļas cukurs un sviests un rīvmaize. Biezpienu samaļu gaļmašīnā. Atsevišķi sakuļu olu ar cukuru. Līdz masa paliek tāda balta. Biezpienam lieku klāt izkāsētu sviestu. Samais. Pievienoju sakultu olu ar cukuru. Mannau. Sāls un cukuru, vēl vaniļas cukuru. Visu kārtīgi samaisu. Var arī pielikt klāt rozīnes, ja nu garšo. Šoreiz es pagatavošu bez rozīnēm. Bet, ja nu būtu rozīnes, tad var kāds 100 gramus pielikt klāt biezpienam. Ietaukoju formu. Paberu ar rīvmaizi. Ja rīvmaizi nav, arī var nebert. Kārtoju biezpienu formā. Šāds biezpienu sacepums kā bērnībā ļoti garšīgs. Kā jau arī minēju, var likt klāt biezpienam rozīnes vai nu ābols sagriezts vai nu cukāts. Galvenais lieta. Un pa virsmu pārsmērē krējumu. Man te kādas 2-3 ēdamkarotes. Un vēl nedaudz ar sviestu. Tā kā pārlej bišķiņ pāri. Pa šo laiku man uzsils cepeškrāsns uz 190 grādiem. Lieku cepties.
Līdz paliek tāds brūnkan zeltains, ir gatavs. Cepās 50 minūtes. Lūk, cik smuka, maiga. Šādu biezpienu sacepumu var pasniegt galdā ar skābu krējumu, ar kādu sirpu vai no ķīseli. Pa virsmu pabera pūderu cukuru. Biezpienu sacepums ir gatavs, lai labi garšo!